pārmaiņas ir ļoti lielas, jo tagad arī vēl tieši gāja runa par to, ka mūsu bērni it kā neprotot uzstāties, neprotot sevi aizstāvēt, ka viņi neprot attiecīgi atbildēt uz jautājumiem, ka viņi ir bikli, kautrīgi noslēgti. Ja? Nu tad, lūk, tā ir, atnāk man pirmā klasīte. Jā, tā patiešām ir. Viņi ir izklaidīgi, ar viņiem vēl ir grūti kontaktu nodibināt, ja? Tas ir pirmā tikšanās ar bērniem. Nākošajā reizē viņi jau paliek arvien uzmanīgāki. Un, jo tas tālāk attīstās, jo, protams, arī katram bērnam rodas savs stāsts, katrs bērns atverās, un ir bijuši pat pasākumi, tagad arī pat mums bija pasākums, man sarkšanas stāsti. Katrs bērns atnāca 3. klase. Tātad tie jau ir tie bērni, kas nestāsta pirmo reizi. Atnāk, visi sagatavojuši savus stāstus, uz lapiņām uzrakstījuši. Es domāju, šoreiz jau gribējās, lai paši stāsta, nevis lasa, bet, labi, ļaušu, lai lasa. Pirmais nolasa, otrais tur sāk minstināties, es viņam saku, varbūt pastāsti. Un sāk stāstīt. Un saprotiet, tad, kad viņš sāk stāstīt to reālo stāstu, nevis lasa to, ko viņš ir uzrakstījis un mājās izdomājis, bija tāda sajūta, ka tas bērns pamodināja arī visus tos pārējos. Ka pēkšņi visi bija aizmirsuši savas lapeles, visi bija aizmirsuši, ko viņi ir mājās izdomājuši, ja? Kad notika tas, ko Gunts Pakalns ļoti grib, ka stāsts rada jaunu stāstu. Un bērni jau ceļ rokas, skolotāji, vai, bet man taču arī tā bija. Un ziniet, un tad izrādās, pēc tam man skolotāji nāk klāt un saka, ziniet, vispār es tur brīnījos, mums tas puisis bija no tiem klusajiem, viņš nekad neko īpaši šitā par sevi nestāstīja. Re, kādi viņi mums? Līdz ar to tas stāstīšanas, galvenais ir dabūt to brīdi, lai tas bērns atraisās, lai viņam pazūd šī baiļu sajūta, kaut kāds satraukums. To stresiņu es bišķi esmu iemācījusies viņiem dabūt nost, ja? Rezultātā ar katru reizi tie bērni ar vien labāk stāsta, ar vien vairāk attīstās, ar vien drošāk izsaka savas domas. Viņš vairs nedomā par to, ka skolotāji tagad liks atzīmi. Jo šeit biblioteka atzīmes netiek liktas. Mainās paši cilvēki, jo, teiksim, ja manos tās pasākumos bija atnākuši pirmo reizi uz pirmo pasākumu tikai 2 cilvēki, un es biju 3. un visaktīvākās tās bija mans apmeklētājs, tad tagad jau tie cilvēki līdz 20 skaitā, no kuriem ir arī kādi 3 vīrieši, un, teiksim, pilnīgi izmainījās viens cilvēks, kurš pagastā ir ļoti jauks un atsaucīgs un glezno, un viņš visu dara miniatūrā. Viņam ir miniatūra fotogrāfijas, miniatūras zīmējumi, glezniņas. Viņš ļoti klusi runā. Bet, teiksim, pirmajā reizē bija interesanti, kad viņš atnāca uz pasākumu un kamolītis no rokas rokā gāja, un katram bija jāstāsta. Un viņam ir klusa balss, viņš tāds tievs un smalks, un viņš tā, es nezinu, ko teikt. Man ir viens stāsts, bet es nezinu, vai jums interesēs. Un klusā balsī. Un ar to vien jau viņš paņēma. Un tagad jau ir kaut kā 4. reize, kad viņš ir tik aktīvs, ka viņš jau nāk uz katru pasākumu, viņam vienmēr kaut ko teikt. Kaut gan viņš mūžīgi iesāk ar to, ka, man īsti nav ko teikt, bet jā, tas paliek skaļāk. Cilvēks ir pārvarējis barjeru kaut kādu.